Reņģēdāji. Tādu apzīmējumu ar pilnu ironiju par mūsu nabadzību latviešiem savulaik veltīja kāds politiķis. Taču ir reize, kad ar ironisko pieskaņu apveltītā reņģe kļūst par īstu delikatesi. Tāda, kas tikko nākus no kūpinātavas. Tagad tur notiek process. Tagad notiek process. Reņģīt. Nekas labāks par reņģi nav. Vai kā dūmkoši? Jā, tā ir laikam uz ciet, jā. Es esmu ciet. Tad varbūt arī drusiņi par šo te ieceri, ja tā reņģi te mums... Kā teiksim, šī ieceri ir? Tā ieceri ir... Šī vieta ir publiski pieejama, jebkuram, kurš grib... Vienīgais ir tas momentiņš, kad, ja cilvēks ir svešs un nezina, vai viņš māk kūpināt vai nemāk, ka nenokurina to būdu, visu to kūpināt. Ja? Tāpēc mēs to kā instruktējam un bišķi mazliet pakonsultējam pārbaudēt. Šī zivju kūpinātava Tujas jūrmalā Krimalnieku atpūtas vietā tapus nesen, un to varēs izmantot tik viens turists vai vienkārši zivju kārotājs. Un, protams, te jau varēs kūpināt ne tikai reņģis. Ja cilvēks atbrauc atpūsties, mums ir arī laivīri. Iebrauc jūrā, noķer to zivtiņu, tos astrīšus savalkt tā ar kilogramiem, un ja ir ārā 30 grādi, tad praktiski viņus nav kur likt. Bet ir kūpinātava, iztīra, izkūpina un viss kārtībā. Protams, arī pats kūpināšanas process jau ir daļa no atpūtas un liek jau teikt, ka pašu kūpinātai zivī ir arī cita garša. Veči! 5 minutes! Bet kamēr vēl tās dažas minūtes jāgaida, ar biedrības Tujas krasta aktīvistiem runājam par te padarīto un iecerēm. Un pēdējais jaunums, kuru izveidē ir izdevies piesaistīt arī Eiropas Savienības naudu, ir šī kūpinātava. Turistu daudzums, kas katru gadu tomēr vairāk vai mazāk palielinās, jāpiedāvā jauni pakāpojumi, jāveido novads pievilcīgāks, izmantojot Eiropas zivsaimniecības fonda atbalstu. Mēs varam veikt dažas lietas, ko mēs varam veikt, un tādā veidā palīdzot pašvaldībai veidot novadu pievilcīgāku un pašiem arī savu dzīvi pievilcīgāku. Tagad ir tā, it kā es vērtu vaļā seifu, kur zelts glabājas. Bet ir arī zelts. Un kādi secinājumi? Secinājumi, ka ir tikpat kā gatavi. Un kūpinātava jau nav vienīgais te piekrastē biedrības Tujas krasts īstenotais projekts, kam atbalsts rasts piesaistot Eiropas Savienības finansējumu. Pēdējo gadu laikā esam ierīkojuši velomaršrutu no Tujas līdz Saulesgrīvai, un ir vairāk nomas punkti. Kopā visu trasi ir 5 nomas punkti, 3 no tiem ir mūsu biedrībai. Esam nopirkuši jūras zvejas laivas pagājušajā gadu. Šogad bija ļoti liels pieprasījums uz viņiem. Turisti brauc un priecājas, ka tāda pakalpojums ir pieejams. Biznesa tas galīgi nav tāpat kā jebkur no šīm aktivitātēm. Gan velosipēdi, gan laivas, gan arī visas pārējās lietas. Tur biznesa nav, varbūt tas drīzāk ir tāds infrastruktūras sakārtošana. Ja, jo ja cilvēks ir atbraucis un viņš vienreiz izbrauc ar laivu un redz, ka arī, kā jau vasarā, te bija mums glābēji strādā un kad ir drošība. Un arī šī kūpinātava, tas ir tāds, atkal tāds, kā saka, tāda, kā tautā savas, maz fīčiņi. Ja. Tagad iecerē sadarbojoties arī ar domu biedriem Ainežos, iecerēts jūrā veidot peldošas molus, kur piestāt laivām. Tad mēs ceram arī, ka, Saulesgrīvieši varēs atbraukt līdz Tujai, līdz šai vietai un atpūsties. Varbūt kāds no Rīgas arī mierīgā laikā. Mēs gribam varbūt parādīt, ka kādreiz daudzas lietas var sakārtot bez simtiem miljonu ieguldījumu, ja, kas bieži vien arī mums notiek mūsu valstī. Mēs miljonu ieguldām, bet beigās tur iznāk tikai, kā saka, kāds maziņš čiks pīdeklīts, kā saka, te vīri paši dara tās lietas.